sakat, ka ekonomiskie radītāji ir ārkārtīgi pozitīvi. Tātad tas, kas mainīsies, varbūt ne tik daudz iedzīvotāju dzīvē, bet noteikti uzņēmēju dzīvē, ir tas, ka tajā brīdī, kad Latvija kā valsts ieiet starptautiskajos finanšu tirgos, un to mēs darīsim jebkurā gadījumā, neatkarīgi mēs tur dabūsim termiņu pagarinājumu, nedabūsim, mums tāpat finanšu tirgos ir jāiet, jo valūtas fonda aizdevumi 12. gadā mums tāpat ir jāsāk atmaksāt. Tad, ja mēs kā valsts parādām, ka mēs esam spējīgi no tirgu savu deficītu nofinansēt, tādā gadījumā tas ir pozitīvs signāls arī investoriem un pozitīvs signāls arī kredītu pieejamībai uzņēmējiem. Jo arī mūsu uzņēmēji kredītu risku kaut kādā mērā saista ar valsts kredītu risku. Un kamēr tiek uzskatīts, ka mūsu valsts nav finansiāli pietiekoši stabila, lai sevi varētu tirgos nofinansēt, tikmēr šis kredītu risks atspoguļojās arī samazinātā kredītu pieejamībā Latvijas uzņēmējiem. Un tajā brīdī, kad mēs parādām, ka mūsu 2 no 3 lielākajām kredītreitinga aģentūrām jau mūs vērtē investīciju līmenī, mēs varam sev finansēt starptautiskajos finanšu tirgos, tad mēs arī sekmīgi no tās programmas izejam ārā un arī kredītu pieejamība Latvijas uzņēmējiem uzlabojās. Cik mums būtu vērts maksāt par savu rīcības brīvību un lēmumu pieņemšanu? Ja tolaik Lietuva aizņēmās par 9%, mēs par 3%, tad šobrīd cik mēs esam gatavi samaksāt pa virsmu valūtas fonda prasītajiem jaunajiem procentiem? Tas ir, protams, jautājums, kādi konkrēti aizdevumi un kādas konkrētās, emisijas. Es jums pašreiz neteikšu kaut kādas maksimālās likmes, es jums viņas arī nemaz nedrīkst teikt, bet mēs redzam to, ka iekšējā tirgū mēs pašreiz aizņemamies zem 2%. Bet tie ir īstermiņa aizņēmumi, ko mēs ņemam uz pusgadu, gadu mēs ņemam zem 2%. Ja mēs ejam starptautiskajos finanšu tirgos ar ilgāku termiņu dokumentiem, šiem vērtspapīriem, tādā gadījumā procentu likmes, protams, būs augstāks, un tās būs arī augstākas par 3–4%. Tas ir skaidrs. Kādas aptuveni varētu būt tās naudas summas, kas Latvijai būtu jāaizņemās, un no kurām valstīm, piemēram, tas varētu būt? Tātad mēs neaizņemsimies no valsts starptautiskajos finanšu tirgos, emitējot valsts aizņēmumu vērtspapīrus. Tas ir parastā prakse, kā valstis aizņemās. Tā kā te nav runa par valsti. Cik daudz mums vajadzēs 12. gadā? 2012. gadā mums būs jānofinansē tas budžeta deficīts, kas mums būs, provizoriski 2,9% no iekšzemes koprodukta, plus ir jāatmaksā, ja nemaldos, tās summas nav liels, starp 200–300 miljoniem. Šodien jūs atkal runāsiet ar starptautiskajiem aizdevējiem. Kas būs tas, ko jūs vēlaties šajās sarunās panākt? Būtiskākie jautājumi jau ir iezīmēti, kas ir šajās sarunās. Pirmkārt, sekmīgi pabeigt pārskatu, kas attiecās uz 2011. gada budžetu un 2011. gada budžeta grozījumiem. Tas ir galvenais uzdevums. Otrkārt, vienoties par 2012. gada budžeta deficīta līmeni, kam jābūt zem 3% no iekšzemes koprodukta, un iezīmēt provizorisko konsolidācijas apjomu. Tad par šiem aizdevumu termiņiem jūs nerunāsiet ar viņiem? Tātad aizdevumu termiņi, tāpat kā tā banku rezerve, kas mums ir, jo mums ir viena daļa līdzekļiem, kas ir valsts kasē, faktiski ir iesaldēti priekš finanšu sektora stabilitātes. Tāda bija aizdevēja sākotnējie nosacījumi. Tātad šie sākotnējie nosacījumi, pašreiz mēs uzskatām, ka ir viss pamats šo iezīmēto naudu finanšu sektora stabilitātei samazināt. Un par aizdevumu termiņiem... Vai izmantot citiem mērķiem? Izmantot budžeta deficīta finansēšanai. Tātad atbrīvot šo naudu, lai viņi nav iezīmēti, lai mēs viņu varam izmantot budžeta deficīta finansēšanai. Kuras ir tās labās lietas, kuras valdība vai Saeima grib īstenot un ko starptautiskie aizdevēji neļauj īstenot, kādēļ mums būtu vērts maksāt dārgāk par citur iegūtu naudu? Mēs labi zinām, kāda ir starptautiskā aizdevuma programma, kur tomēr daudzus, praktiski visus būtiskos budžeta jautājumus mums ir jāsaskaņo ar starptautiskiem aizdevējiem. Un tad jāklausās, šie pasākumi tur ir labi, šie nav labi, šie ir ilgspējīgi, tie nav ilgspējīgi. Šie pasākumi mums patīk, tie mums nepatīk. Varbūt, ka tas ir labs vērtējums, bet es nedomāju, ka Latvija kā valsts mūžīgi vēlas būt kaut kāds valūtas fonda protektorāts. Ja tāds ir uzstādījums, tad, protams, uz priekšu.
Bet es šaubos, es uzskatu, ka mums tiešām programma ir arī jānoslēdz. Ja mēs varam pagarināt šo termiņu uz esošajiem nosacījumiem, ļoti labi, bet ja aizdevējs saka, nē, tas pirmkārt likmes būs augstāks, mēs tik lēti vairs nekreditēsim. Viņi arī nevēlas, lai mēs bezgalīgi, kā saka, dzīvojam uz viņu lētajiem kredītiem. Plus tas varētu arī izsaukt šīs programmas termiņu pagarināt. Tad mums ir ļoti nopietni jādomā. Par pensijām runājot, Aivars Lembergs vakar 900 sekundēs sacīja, ka izmantos visu savu politisko ietekmi, lai nepieļautu to, ka tās vai arī piemaksas tiek vispār skartas. Vai jūs šobrīd varat skaidri pateikt to, ka pensijas tiešām netiks skartas? Attiecībā uz sociālo budžetu mēs ļoti labi zinām, kāda ir situācija sociālā budžetā, un deficīts sociālā budžetā ir un turpina pieaugt. Tātad vienu jau nopietnu pasākumu kopumu, kas saistās ar sociālā budžeta ilgtspēju, mēs esam atbalstījuši. Un arī vakarā atsevišķus likumprojektus pieņēmuši, novirsījuši izskatīšanai Saeimās, tai skaitā par pensionēšanas vecuma pakāpenisku paaugstināšanu sākot ar 2016. gadu. Bet, protams, te pirmām kārtām būs svarīgi Labklājības ministrijas speciālistu aprēķini par to, vai veiktie pasākumi ir pietiekami sociālā budžeta ilgtspējas nodrošināšanai. Jo ignorēt šo apstākli mēs varam, bet ignorējot to, ka mūsu sociālais budžets nav ilgtspējīgs, mēs tikai iesim aizvien dziļāk problēmās, un tie atliktie lēmumi paliks tikai aizvien sāpīgāk. Tad, ja šobrīd Labklājības ministrija, Finanšu ministrijas priekšlikumus noraida, tad nākamajiem priekšlikumiem jābūt no pašas Labklājības ministrijas? Es domāju, ka šeit nav jāspēlē kaut kāds birokrātiskais futbols starp divām ministrijām, bet ministrijām jāstrādā kopā, rēķinoties ar to finansiālo situāciju, kāda sociālā budžetā ir. Bet Labklājības ministri bija šeit mūsu studijā, viņi noraidīja tos priekšlikumus, kādus Finanšu ministrija ir ierosinājusi. Tad, kamēr no viņiem nebūs labāku, tad risinājumu nebūs? Risinājums jebkurā gadījumā būs jāatrod. Bet pirmām kārtām te ir svarīgi šie Labklājības ministrijas speciālistu aprēķini par ilgtspēju, lai mēs pieņemtu pamatots lēmums. Vai šobrīd jums ir arī padomā kādi iespējamie risinājumi ekspertu apgalvojumiem, jeb prognozēm par to, ka degvielas cenas Latvijā varētu pat sasniegt latu par litru, un tas varētu būt nopietnas trieciens vispār kopumā Latvijas ekonomikai, un, piemēram, kā risinājums tiek piedāvāts nodokļu mazināšana degvielai? Pašreiz mēs labi zinām, kāda ir situācija budžetā, un nodokļu mazināšana es šobrīd tiešām nevaru apsolīt. Tad lats būs jāmaksā visticamāk? Tas vairāk būs atkarīgs no tā, kāda būs situācija starptautiskajos tirgos, tad kāda būs naftas cena. Ja tagad naftas cena, teiksim, pārsniedz $120 par barelu, un ja tā turpinās paaugstināties, likumsakarīgi turpinās paaugstināties arī degvielas cena. Valdībai nav nekāda iespēja regulēt cenu šeit iekšējā tirgu? Degvielas cenas mēs administratīvi neregulējam. Tur darbojās tirgus. Protams, ir konkurences padome, kas vērtē, vai nav kaut kādas nelikumīgas vienošanās attiecībā uz degvielas cenām, bet jebkurā gadījumā administratīvi mēs degvielas cenas neregulējam. Tad nodokli samazināt šobrīd nav iespējams? To es pašreiz tiešām neņemos apsolīt. Paldies jums par sarunu. Šorīt mūsu studijā premjeras Valdis Dombrovskis. Tagad turpinām ar citiem jaunumiem. Cik naudas Latvijas iedzīvotāji jau saziedojuši Japānai, par to stāstīsim biznesa jaunumos. Šobrīd apturēta augstī radioaktīvā ūdens noplūde no tsunami izpostītās Fukušimas atomelektrostacijas 20 cm lielo plaisu reaktora otrajā bloka betona grīdā strādnieki atklāja aizvadītajā sestdienā. No tās radioaktīvais ūdens nokļuva tieši okeānā, tā radot draudus apkārtējai ekosistēmai. Plaisu izdevies aizcementēt tikai šorīt, jo lielā no cauruma izplostošā ūdens daudzuma dēļ līdz šim cements nesacietēja. Lai augsne ap sūci sacietētu, izmantotas arī ķīmiskas metodes. Britu miljardieris Ričards Brensons, kurš plašāk zināms ar saviem kosmosa iekarošanas plāniem, tagad nolēmis ķerties arī pie zemūdens dzīlēm. Vakar viņš paziņoja par plāniem uzstādīt jaunu pasaules rekordu. Brensons ar nelielo īpaši viņam veidoto zemūdeni plāno sasniegt 5 pasaules okeānu gultnes tik dziļu, cik līdz šim to neviens nav darījis. Zemūdeni ir īpaši veidota tā, ka tās pilotam nepieciešams akvalanks. Tas tādēļ, ka šīs mini zemūdenes kabīne ir atvērta un lietotājus ar to pārvietojoties no ūdens spiediena aizsargā tikai nelieli vējstikli. Dziļākā vieta Klusajā okeānā ir gandrīz 11 km zem līmeņa, Atlantijas okeānā dziļākā vieta ir nepilni 9 km.